Sveiki! Šoreiz parunāsim par kaut ko, kas jau šobrīd maina pasauli mums visapkārt – par mākslīgo intelektu. Un konkrētāk par tā milzīgo ietekmi uz izglītības nākotni. Gatavojieties, jo mēs ielūkosimies, kā tehnoloģijas pilnībā pārveidot to, kā mēs mācamies un kā mēs mācām. Lai tā pa īstam saprastu, kas notiek izglītībā, mums vispirms ir jāapzinās, cik milzīgs un ātrs ir šis mākslīgā intelekta attīstības lēciens. Tas nav tikai neliels uzlabojums, tas ir kaut kas daudz lielāks. Iemetiet aci šajos skaitļos. Tā pāreja no GPT-3 uz GPT-4 nav vienkārši nākamais solis. Tas ir gigantisks lēciens. Mēs runājam par pieaugumu no 175 miljārdiem parametru uz aptuveni 100 triljoniem. Lai jūs saprastu mērogu, tas ir apmēram kā salīdzināt mazu ciema bibliotēku ar, visām grāmatām, kas jebkad uzrakstītas. Un tieši šis milzīgais jaudas pieaugums ir iemesls, kāpēc mākslīgais intelekts pēkšņi spēj darīt tik neticami sarežģītas un radošas lietas. Labi, bet par ko mēs vispār runājam? Kas tas mākslīgais intelekts tāds ir? Savā būtībā tā ir datorzinātnes joma, kas cenšas radīt mašīnas, kas spēj mācīties, domāt un pielāgoties, gandrīz tāpat kā cilvēki. Tā ir spēja atrisināt problēmas, kurām kādreiz bija vajadzīgs tikai un vienīgi cilvēka prāts. Un lūk, te arī sākas tas interesantākais. Mēs vairs nerunājam tikai par mākslīgo intelektu, kas kaut ko analizē. Ģeneratīvais MI spēj radīt pilnīgi jaunu saturu. Tas var uzrakstīt dzejoli, uzkomponēt mūziku vai, mūsu gadījumā, izveidot personalizētus mācību materiālus. Tas ir rīks, kurš nevis tikai apstrādā informāciju, bet to rada no jauna. Un kas tad ir tas dzinējs zem šī visa pāršaga? Lielākoties tas ir lielais valodu modelis, jeb, kā to bieži saīsina, LLM. Varat to iedomāties kā tādas milzīgas, sarežģītas smadzenes, kas ir izlasījušas gigantisku daudzumu interneta tekstu un datu, lai iemācītos saprast un radīt valodu ļoti cilvēciskā līmenī. Padomājiet par to šādi. Tas nav vienkārši vārdu krājums. Šis modelis spēj savienot kopā, visu. Gramatiku, loģiku, vēsturi, mākslu. Tas ne tikai atpazīst atsevišķus vārdus, bet saprot kontekstu, attiecības starp idejām un pat smalkas nianses. Un tieši tāpēc tā spēja radīt tekstu šķiet tik pārsteidzoši cilvēcīga un loģiska. Labi, teorija ir viena lieta, bet kā tas viss izskatās reālajā dzīvē? Kā šī jaudīgā tehnoloģija jau šodien ienāk mūsu skolās un klasēs? Paskatīsimies. Un kā redzams, mākslīgais intelekts izglītībā tas nav kaut kāds viens konkrēts rīks. Tā ir vesela ekosistēma, tāds savstarpēji saistīts tīkls. Sākot ar virtuālajiem palīgiem, kas palīdz ar mājas darbiem, un beidzot ar analītikas rīkiem, kas skolotājam parāda, kuram skolēnam tieši šobrīd ir nepieciešams atbalsts. Viss strādā kopā, lai radītu gudrāku mācību vidi. Ko tas nozīmē pašam skolēnam? Principā, tā ir pilnīga personalizācija. Iedomājieties mācību programmu, kas pielāgojas tieši katra paša ātrumam un izpratnes līmenim. Vai virtuālu skolotāju, kurš ir pieejams 2 naktī, lai palīdzētu tikt galā ar sarežģītu matemātikas uzdevumu. Tā ir izglītība, kas beidzot ir veidota ap konkrētu individu, nevis pēc viena standarta visiem. Un skolotājiem? Viņiem mākslīgais intelekts kļūst par tādu kā superasistentu, par otro pilotu kabīnē, ja vēlaties. Tas var automātiski izlabot kontroldarbus, sagatavot stundas plānu melnrakstu, analizēt skolēnu sekmes un atbrīvot skolotāju laiku un enerģiju tam, kas ir vissvarīgākais – cilvēciskam kontaktam un radošam darbam ar skolēniem. Labi, tas viss, protams, ved pie viena liela jautājuma. Ja jau mākslīgais intelekts var izdarīt tik daudz, ko tad nākotnē darīs skolotājs? Jā, mēs visi esam dzirdējuši tās bāžas, ka roboti atņems darbu skolotājiem, bet patiesībā stāsts ir pavisam cits. Runa nav par aizstāšanu, bet gan par evolūciju. Tehnoloģija kļūst par partneri, kas paplašina skolotāju spējas, nevis tās aizvieto. Tātad, kāda tad izskatās šī jaunā evolucionējusie loma? Skolotājs kļūst par mācību procesa arhitektu, par datu analītiķi, kas saprot, kā katram skolēnam palīdzēt, un, kas ir ļoti svarīgi, par ceļvedi, tām prasmēm, ko mākslīgais intelekts nevar aizstāt – kritiskā domāšana, empātija, radošums un sadarbība.
Un, lai šajās jaunajās lomās justos stabili, būs nepieciešams arī jaunas prasmes. Runa ir par dziļu digitālo pratību, par dizaina domāšanu, lai veidotu jēgaspilnu mācību pieredzi un, protams, par spēju risināt kompleksas, nestandarta problēmas. Šīs būs nākotnes skolotājas superspējas. Protams, tik jaudīgai tehnoloģijai līdzi nāk arī milzīga atbildība. Tāpēc ir kritiski svarīgi padomāt, kādi ir tie pamatprincipi un lielie jautājumi, kas mums jāpatur prātā, lai šo ceļu ietu pārdomāti. Un te ir daži absolūti kritiski pamatprincipi. Pirmkārt, mākslīgajam intelektam ir jāpapildina skolotājs, nevis jācenšas viņu aizstāt. Tam ir jāpersonalizē, nevis jāstandartizē. Un, protams, tam ir jāveicina taisnīgums, nevis jāpalielina plaisa starp tiem, kam ir pieeja tehnoloģijām, un tiem, kam nav. Un pats galvenais – skolēnu datu drošība un privātums ir pirmajā vietā, vienmēr. Jo galu galā šī tehnoloģija maina ne tikai skolas. Tā liek mums pārvērtēt, ko vispār nozīmē intelekts, ko nozīmē mācīties un galu galā, ko nozīmē būt cilvēkam. Un tas mūs atved pie iespējams viena no svarīgākajiem jautājumiem vispār. Kur mēs velkam to robežu? Kādus lēmumus un uzdevumus mēs esam gatavi uzticēt mašīnai, un kas ir tas, kam jāpaliek tikai un vienīgi cilvēka pārziņā? Atbildes uz šo jautājumu formējas mūsu visu nākotni. Un nobeigumā vēl viens jautājums, ko atstāt pārdomām? Proti, kad mākslīgā intelekta sistēmas kļūdās un tās kļūdīsies, kurš tad būs atbildīgs? Izstrādātājs, skola, skolotājs? Šis ir jautājums, uz kuru mums kā sabiedrībai būs jāatrod ļoti skaidra atbilde.